Paldies par doto vārdu. Un jāsaka, ka mana uzstāšanās būs par to, kā mēs sadarbojamies ar dažādām ieinteresētām pusēm. Un šis pētījums, kuru ir veikuši mūsu pētnieki, ir par sadarbību, kurā sadarbojās gan universitātes, gan darba devēji, gan valsts institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas. Un tad šodien par to, ko mēs darām Banku augstskolā un kāda ir šī pasaule, kurā mēs šobrīd dzīvojam. 30 gadus atpakaļ Banku augstskola tika dibināta ar nolūku attīstīt banku nozaru, banku jomu. Un šo 30 gadu laikā mēs esam snieguši būtisku ieguldījumu tieši speciālistu sagatavošanā. Un, protams, ka 30 gadu laikā mēs esam darījuši vēl daudz ko citu. Un tieši tāpēc man ir šodien prieks, ka šodien mums būs arī diskusija ar darba devējiem noslēguma daļā, gan ar Latvijas darba devēju konfederācijas izglītības ekspertu, gan arī ar Latvijas apdrošināšanas asociācijas prezidentu Jāni Bāršinu. Un sākums tiešām ir par mūsu pētniecību, par ko stāstīja profesora Dzintra Atstāja. Un tas ir tas, par ko mēs esam mazāk stāstījuši darba devējiem. Mēs tiešām daudz šobrīd strādājam gan studiju procesā, gan arī zinātnē. Un tad mans stāstījums būs par to, kas ir šī brīža aktualitāte un kur mums ir nepieciešams atbalsts ar mūsu interesētajām pusēm. Šī brīža aktualitāte, un tas nevienam nav noslēpums, ka ļoti daudzās nozarēs Latvijā trūkst kvalificētu speciālistu, trūkst zinošu intelektuāļu. Un šajā pavasarī mēs veicām pētījumu, kurā mēs jautājām finanšu institūcijām, kāda tad ir šī brīža situācija, vai viss ir kārtībā, vai mēs spējam sagatavot šīm finanšu institūcijām nepieciešamo speciālistu skaitu, nepieciešamo speciālistu kvalitāti. Un jāsaka, ka šis pētījums pierādīja to, ka tiešām ne tikai IT joma Latvijā ir tā, kur ilgojās pēc jaunajiem speciālistiem, bet arī tā ir finanšu nozare. Finanšu nozarē tad šajā pētījumā gandrīz puse teica, mums pietrūkst šo speciālistu un mums ir nepieciešami vēl papildus tātad zinošie jaunie speciālisti. Šis pētījums arī parādīja to, ka uzņēmumi diezgan aktīvi paši strādā savā uzņēmuma iekšienē. Mēs redzam pēc mūsu studentiem, mūsu studentu karjera ir pārāk strauja. 3., 4. kursā mēs redzam, ka students ir uzsācis darbu un pēc gada viņš jau ir mainījis pozīciju un jau ir kļuvis par projektu vadītāju, pēc gada vēl viņš jau ir kļuvis par vadītāju un pēc gada viņš maina savu darba vietu, jo viņš vienkārši ir izdedis šajā darbā, jo tas ir bijis pārāk intensīvi. Vēl ko mēs redzam no šī pētījuma, ka uzņēmumi arī savu darbinieku izglītību cenšas atbalstīt, gan organizējot šos te profesionālos kursus, bet tas, kas nav, tas šobrīd visā Latvijā mēs redzam, ka salīdzinoši maz tiek atbalstīta no darba devēja puses augstākā izglītība. Un tas varētu būt tas viens veids, kā varētu arī tomēr radīt šo interesi jauniešiem tālāk studēt un arī nozari iegūt speciālistus. Pilnīgi noteikti šī augstākās izglītības ekosistēma, mēs varētu runāt, ka tā ir augstākās izglītības ekosistēma, kurā ir partneri. Partneri tie ir uzņēmumi, partneri tie ir likumdevēji, partneri tās ir nevalstiskās organizācijas, bet tikpat labi mēs varam teikt, ka tā ir arī finanšu nozares ekosistēma, kurā ir ļoti svarīgi šiem sadarbības partneriem sadarboties. Un ja mēs varam runāt par sadarbības partneriem šobrīd šajā pētījuma kontekstā,
tad mēs redzam, ka šobrīd ļoti labi sadarbojās savā starpā augstskolas, tiek iesaistīti arī uzņēmumi, par ko būs arī vēl vēlāk stāsts. Bet attiecībā uz šo te darba spēka nodrošinājumu mūsu centieni ir bijuši ļoti labi, bet tie ir šobrīd nepietiekami. Nepietiekami ir ar šo te darba devēju tātad aptauju, kas katru gadu jūnijā notiek. Nepietiekami tie ir ar karjeras dienām, jo šajā augstākajā izglītībā, kas sagatavo tieši finanšu nozares speciālists, diemžēl ieplūst neliels, tomēr vēl salīdzinoši neliels jauniešu skaits, kas nākotnē strādā šajā nozarē. Līdz ar to darba ir diezgan daudz. Un šeit ir mūsu sadarbības partneri, ar kuriem mēs kopīgi jau strādājam ar daudziem jau gandrīz visus 30 gadus. Un, protams, ka tās ir arī nozaru asociācijas, kurām pateicoties mēs varam saprast, kā attīstās nozare. Un tie ir arī uzņēmumi, kas arvien vairāk ar dažādām iniciatīvām atbalsta mūsu studentus. Un mēs kopā sadarbojamies. Un šie sadarbības veidi ir dažādi, un tā ierastā mūsu prakse ir jau kopš augstskolas dibināšanas, kopā strādāt pie jaunu programmu izveides, pie programmu pilnveides. Ieteikumus uzklausām gan no uzņēmumiem, gan no asociācijām. Tās ir prakses vietas, tie ir uzņēmumam, pēc uzņēmuma vajadzībām veikti pētījumi, un šī ir mūsu pieredze jau vairāk nekā, es domāju, 8 vai 9 gadus, kad mēs sākām iesaistīt mūsu studentus šajos pētījumos kopā ar uzņēmumiem. Tika veikti un tiek veikti šie pētījumi gan par dažādu produktu pieprasījumu, gan arī tāpatās par tādu patērētāju uzvedību. Un tas, ko mēs redzam, kad ir jāiet tālāk, jo tas, ko mēs šobrīd darām, tas ir labi, bet ir jāiet tālāk un ir ļoti noteikti nepieciešama vēl lielāka uzņēmuma iesaiste. Iesaiste gan ar kopīgi veidotiem studiju kursiem, uzņēmums un augstskola. Uzņēmuma iesaisti arī šajos zinātnes pētījumos, uzņēmuma iesaisti atbalsts studentiem ar stipendijām. Šobrīd ir Latvijā vairāki uzņēmumi, kas ar nelielu šo stipendiju apmēru atbalsta studējošos, bet tas ir nepietiekami, lai dotu šiem studentiem cerību, ka viņi ir gaidīti šajā nozarē. Mūsu piemēri, mēs esam pēdējo 10 gadu laikā kopā ar nozari strādājuši pie vairāku programmu izveides. Viena no tām pilnīgi noteikti bija risku vadība un apdrošināšana. Saprotot to, ka apdrošināšanas nozarē ir nepieciešama speciālisti. Nākamā kiberdrošības pārvaldības programma, kur viss sākās ar stāstu, tātad savstarpējām diskusijām, nozares profesionāļi, tātad nāca ar iniciatīvu un tātad mūsu docētāji un no sākuma ir diskusijas un pēc tam ir darbs kopīgi veidojot programmas. Un kā pēdējā ir mūsu sadarbība veidojot finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas. Programma tiek īstenot jau 6. gadu kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Arī tieši tāds pats sākums, kopīgas sarunas, ir nepieciešama finanšu tehnoloģiju speciālisti, kuriem ir šīs te programmētāja zināšanas un savukārt nepieciešamā šīs zināšanas finansēs. Un jāsaka, ka šobrīd mēs sastopamies ar tādu ļoti patīkamu fenomenu. Pirms 2 mēnešiem Banka augstskolā bija fintech brokastis, kurās diezgan lielu tādu nozīmīgu uzrunu teica finanšu ministrijas pārstāvji,
kas teica, mēs vēlamies Latvijā attīstīt fintech uzņēmumus, mums ir vajadzīgi vairāk speciālisti, Banku augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, jums ir programma, bet mums ir jāiedod vēl lielāks spēks šai programmai. Un šis ir tāds ļoti pozitīvs piemērs, kurā ir šie 4 partneri, kurā vairs nav tikai 2 partneri, uzņēmums un augstskola, bet šajā gadījumā ir gan Finanšu ministrija, gan asociācija, tad šī te fintech asociācija, un ļoti cerīgi skatos uz šo. Moderātora Marta jau teica, kur pēdējā laikā es esmu bijusi. Pirms dažām nedēļām man bija iespēja viesoties Amerikas Savienotajās valstīs, tātad Massachusetts Tehnoloģija institūtā, un no šī institūta pieredzes, kas ir privātais institūts, es gribēju tikai izcelt 2 piemērus, kas mums varētu noderēt Latvijā, lai mēs varētu kopīgi attīstīt gan zinātni ar uzņēmiem, gan arī attīstīt izglītību. Un šeit jūs varat redzēt, tātad MIT pirms neilga laika atklāja nanolaboratoriju, un šī laboratorija tika izveidota vairākiem lieliem uzņēmumiem atbalstot šo iniciatīvu. Laboratorija darbojās MIT ietveros, bet darbojās ļoti, varētu teikt, autonomi, sniedz pakalpojums uzņēmumiem. Šeit ir redzams mikroskops, tā mikroskopa vērtība ir $7 miljoni. Ļoti iespaidīgi, to diez vai varētu atļauties atsevišķs uzņēmums, bet šajā gadījumā izveidojot šādu te tātad laboratoriju, kurā ir iespējams gan dažādu augstskolu pārstāvjiem tātad strādāt šajā te laboratorijā, gan tāpatās arī uzņēmumiem ir iespēja veikt šos pasūtījumus. Ir jāsaka, ka tā ir lieliska iespēja. Mēs redzam, ka pie tādiem lieliem projektiem, kas ir finanšu ietilpīgi, mums tiešām ir nepieciešama šī koplietošana. Kopīgs projekts veidojot un kopīga šo te resursu lietošana. Un otrs piemērs arī no MIT ir par platformas izveidi. Platforma saucās tātad Open Learning platforma, kas ir ļoti veiksmīgi veidota gan mācību spēkiem, gan arī uzņēmumiem kopā strādājot. Un platforma ir ar nodomu tātad piedāvāt šo te izglītību visas pasaules gan studentiem, gan arī uzņēmumiem. Protams, ka šeit ir ieguldīti ļoti lieli finanšu līdzekļi, bet šis ir tikai labs piemērs, kā nākot kopā nozares ekspertiem un zinātniekiem un arī pedagogiem augstākajā izglītībā ir iespējams izveidot produktu, kuru pēc tam ir iespējams piedāvāt visai pasaulē. Protams, ka šie kursi ir par maksu, un protams, ka šo produktu lietošana un, kā teikt, ir iespēja kādā veidā, kā teikt, izglītot pasauli, bet iespēja arī šim uzņēmumam, nevis uzņēmumam, bet šai privātai augstskolai nopelnīt papildus līdzekļus un tālāk attīstīties. Un šeit, var teikt, kreisajā pusē ir tikai tāds viens neliels piemērs. Amerikas Savienotajās valstīs šī pieredze ziedot gan zinātnei, gan arī augstākajai izglītībai jau ir tradīcijām bagāta, bet, protams, ka arī šeit mēs varam redzēt, cik ļoti strauji tas ir attīstījies. Šobrīd tā ir mājaslapa, kas saucās Giving to MIT, un šeit ir vesela rinda iespēja, kādā veidā mums ikvienam ir iespēja atbalstīt. Tas ir gan mums, gan arī Amerikas iedzīvotājiem iespēja atbalstīt dažādus zinātnes, izglītības projektus. Ļoti ceru, ka nākotnē arī mūsu sabiedrībā būs šādas te iespējas uzrunāt gan absolventus, uzrunāt gan uzņēmumus, un mēs ziedosim
arī šiem izglītības mērķiem, kas mūsu kopējo Latvijas izglītības telpu bagātina un mūsu pašus bagātina. Tā ir tā ziņa, ko es vēlējos jums pateikt, bet pašā noslēgumā es vēlējos pateikt visai komandai, visai projekta komandai, kas strādāja šo laika posmu, un tiešām šodien priecājamies par jūsu darba rezultātiem. Paldies! Paldies projekta vadītāji, profesorai Dzintrai Atstāja, paldies visiem, kas strādāja šajā projektā. Paldies, un lai tālākie projekti ir veiksmīgi. Paldies liels!